Daugavpilī notika tradicionālais starptautiskais turnīrs volejbolā veltīts Maijas Puranes piemiņai, kurā piedalījās paši jaunākie volejbolisti no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. 2 dienu laikā sporta skolas zālēs notika spēles starp meitnēm un zēniem. Daugavpils jaunie sportisti demonstrēja labu spēli, bet uzvarēt tomēr neizdevās. Starp meitnēm Daugavpils komanda apspēlēja komandu Kaunas 2, arī Minsk, Viļņus un Daugavpils 1, bet pārspēlēja komandai Kaunas 1, saņemot beigās 2. vietu. Starp puišiem uzvarēja Rīdziniekiem. Daugavpils 1 saņēma 2. vietu, bet 3. Daugavpils 2. Vieglatlētikas manēžā Daugavpils 13. vidusskolā notika 11. turnīrs augstslēgšanā pret Genriha Silova kausu, kura laikā bija sasniegti jauni rekordi. Krievijas komandas sportists Arsenijs Rasovs sasniedza augstumu 2,21 cm. Sacensības uzsāka ar pašu jaunāko sportistu uzstāšanos, starp kuriem bija Aina Zubrova un Aivars Rudāns. Grupā C uzvarēja prēlietis Nikola Džubina un jaunais vieglatlētis no Aizkraukles Pāvils Kuzmins. Grupā B uzvarēja krāslaviete Alīna Nikitina un Armands Gorbačovs no Aizkraukles. Elites grupā starp meitnēm piedalījās 5 dalībnieces, bet labāko rezultātu parādīja Lietuvas sportiste Gintere Necteit-Skaite, kurā pārvarēja atzīmi 1,80 m. Daugavpils boksa klubā notika starptautiskais Ziemassvētku turnīrs, kurā piedalījās vairāk kā 100 sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Pēc organizatora Vladislava Sokolova teiktā, ļoti veiksmīgi piedalījās Daugavpils sportisti, kuri saņēma 11 pirmās vietas. Uzvarētāja statusu saņēma Denis Evdokimovs, Nikita Zujevs, Denis Seļskis, Edgars Kužņaņevskis, Ritvars Šuļga, Juris Petrovs, Kirils Vasiljevs, Valērijs Ivanovs, Andrejs Minovs, Aleksejs Peļčuns un Evanders Servus. Ar speciālo kausu apbalvots Viktors Potāpovs. Labākais sacensību tiesnesis Aleksejs Fetičevs. Komandu kopvērtējumā uzvarēja Daugavpils, pēc sevis atstājot citu pilsētu un valstu komandas. Daugavpils universitātes basketbolistes pārtrauca uzvaru sēriju, pārspēlējot uz sava laukuma vienam no līderiem komandai Valmiera ar rezultātu 55-84. Jau pirmajā 10 minūtē mūsu komanda gaidīja rezultātu 6-23, ne mūsu labā, un spēle neizdevās tieši komandas līderēm Santai Balticei, Olgai Lakomkai un Tatjanai Savickai. Pretinieki turpināja spēlēt, un mūsu meitnes pārspēlēja arī 2. un 3. 10 minūtē ar rezultātu 25-14, 23-16, un tikai beigu 10 minūtē mūsu meitnēm izdevās saņemties un uzvarēt ar rezultātu 19-13. Pie tām aktīvi spēlēja meitnes vecumā 15 un 16 gadi. Bet jau pirmdien, 15. decembrī, Daugavpils basketbolistes atkal iepriecināja līdzjutējus, apspēlējot komanda Rīga TTP2 ar rezultātu 69-52. Nākošā tikšanās Latvijas jauniešu sieviešu basketbola līgas rāmjos Daugavpils universitātē notiks izbraukumā 3. janvārī pret komandu Saldus.